Čau visiem. Tātad būtībā Bitcoins nokāpa lejā un skatoties vēsturiski, katru reizi, kad mēs esam pievienot uz kaut kādu exchange, uz kaut kādu jaunu trading iespēju, tad būtībā cena jau ir sasniegusi noteiktu pīku, tad cena nokāpa lejā un uztaisa rītestu tādu lielāku. Un tad mēs, respektīvi, turpināsim atpakaļ to ralli uz augšu. Un tā ir noticis gan, kad mēs pievienojamies Binance, gan Coinbase'am un vēl kaut kam, kas tur bija. Un tagad ir arī spot ETFs. Un mēs esam sasnieguši jau 16%, 30%, ja mēs nokāptu būtu 33, varbūt pat 32 tūkstoši lejā. Bet tas nav teiks, ka tas notiks vienā brīdī. Tikpat labi var arī notikt tā, kad mēs esam tikai atdūrušies pie 38. Un tas, man liekas, pat būtu 25%, man liekas, jā. 38. Nē, 25%, kas būtu, tā kā super cool. Un, pievienojamies un, respektīvi, jau bija pīks uz augšu, nonācām lejā, uztaisījām rītestu no apakšas, atkal nonācām lejā, uztaisījām rītestu no apakšas, un tas tieši būtu sakrist, ja mēs arī kaut kādā brīdī uztaisītu rītestu līdz tiem 38, 900 un nāktu atpakaļ, un varbūt pat tad sāktos tas rallijs uz augšu. Bet tas vēl ir, tur tā pa stundām jāskatās, tas čārts ir, un jāizpēt tas viss. Bet pa lielam, jebkurā gadījumā, šī ir laba opcija, ja tu tā kā DCA, Dollar Cost Average, metodu izmanto, tad būtībā ir ļoti labi iespēja tā kā jau sākt papildināt savu portfeli un iepērkot. Tātad, respektīvi, kas vēl šitien te runājot par to, ka mēs varam pastaigāt visticamāk vienkārši sāņus, mēģināt atkal izlausties līdz pie 45 000, atkal noiet lejā, patīzot visus un tad varbūt uziet augšā. Tas būtu būtībā īstenībā tas, kā es uz to visu skatītos, šo te tuvāko nedēļu laikā, dažu nedēļu laikā. Bet tikmēr cenas ir sasniegušas tādus jau zināmas robežas uz leju, un, piemēram, XRP ir atkāpies uz 53 centiņiem, kas arī īstenībā nav slikti. Vidējā cena 50 centi aptuveni, kas staigā. Tu vari dabūt 15 pa virsu kaut kādu, teiksim, tuvāko nedēļu laikā. Tas būtu tas, kā es uz to skatītos. Bet tev, protams, jāizvērtē pašam savi riski un savas iespējas. Tad uz vēl, ko es skatītos, Chainlinks baigi labi stāv vispār augšā uz šiem te 15 bakšiem. Man likās, ka viņš varētu ātrāk dīpot lejā, bet nē, viņš tomēr turās tur. Tas tā atkāpīt. Polygons. Matiks. Ja viņš, teiksim, atkāptos precīzi tiem 70 vai 69, es domāju, tad es varbūt pat vēl papildinātu. Šobrīd arī ir laba opcija. Kurā gadījumā tie, kas investē ilgtermiņā, pēc tam grib dabūt gains atpakaļ, kad viņš jau būs kaut kāda pie trīnīša. Tad, rekur 17-20% svārstība, 25, cik būtu 59 centi. Tas ir iespējams. Bet to ir reizēm grūti noķert. Un ja tu vienkārši investē
pa bišķiņam katru reizi, kad ir kaut kāds dips vai cena zemāka, tad ir reālāks iespējas pēc tam ilgtermiņā vēlāk dabūt gainus atpakaļ no viņa. Tātad es skatītos uz gaming coiniem. Gaming coiniem būtu noteikti Gala, Immutable X, kur viņi ir Web3 platformas Graphs. Viņš tāds nīkulīgs, viņš nav viņam tāds liels staigāšanas, nu tā kā cenu svārstība. Bet viņš diezgan stabils ir kaut kādos to minimālo procentu likmē. Tā kā tas arī ir iespējams tāds laba opcija, uz ko skatīties. Kāpēc es viņu norubīju? Coin. Gecko. Un man liekas, ka kur bija tas, ko es minēju, Immutable X, šīs te ir atkāpies uz 83, 84 centi. Un viņš īstenībā, uzliksim, mēnešu griezumā, te bija 2,57. Un viņš tikai ies uz augšu vēl. Kas viņam ir bijis all-time high, ir 8 bakšu. Tas ir daudz, tas jau ir 4x ar kaut ko. Tā, tad vēl es uz Sandbox skatītos un arī uz Decentraland, kas ir mana. Arī, ja es gribētu kaut kādas gains izvilkt, nu, no tādām, ja man lai nebūtu super sketchy, karoči kaut kur investēt, tad es skatītos uz šiem, un šobrīd arī ir atkāpies labi. Varbūt viņš var noslīdēt vēl pie arī uz dipu 38, 40 centi. Varbūt, bet šī te 46 centi, tas ir tā man liekas, ir ilgtermiņam, jebkurā gadījumā labāk ieejas pozīcija. Tad, Decentraland rekur bija arī 46 centi, arī nokāpis lejā. Nu, 48, 3 mēnešu griezumā, viņam jau bija kaut kāds all-time highs uz 58, un viņš arī varētu vēl atkāpties, varbūt uz 45, varbūt vēl zemāk. Bet viņš jau tā, es redzu, kā visus tos, kurus es saucu, es redzu kā labus tādus entry coins, kuros varētu iet iekšā. Un, Gala coins ir viens no tiem. Viņš te bija arī vienu brīdi, bet līdz 3,5 centiņiem uzkāpis augšā. Nu, kaut kāds procents ir, bet viņam all-time highs vispār bija 80. Nē, 71 rāda. Nē, nerāda. Nevar būt, ka 71. Tas skatoties uz kura exchange. No kura viņš ņem šeit. Ok. Binance viņš bija uzlidojis uz 81, un es pirmo teiku kaut kādu pārdevu pie 70. Mēs diez vai redzēsim, ka tik augstu varbūt uzkāps viņš atpakaļ viss. Arī daudz citu coin. Bet 50% mēs varbūt varētu redzēt no viņiem, ka viņi uzlido. 50% no iepriekšējā all-time high. Tas būtu 30 centi varbūt. Tas tāpat daudz. Tā. Jā. Es skatos uz 24 stundu volumu, tad būtībā var redzēt to, kur lielākā daļa naudas tā kā grozās.
vai nu tas ir mīnusā, vai nu plusā. Būtībā tas ir tas lielākais targets, kur citi arī investē un liek. Ja tu gribi kaut kādā short termā, tas ir dažu mēnešu laikā, tad tās ir tādas labas izvēles. Un tas būtībā no maniem šodien viss. Stay tuned, piesako līdz kanālam un noteikti iekomentē, kurus coinus tu gribi apskatīties, ja kuru coinu tu esi izdzirdējis, dzirdējis un tev varbūt šķiet labs. Padalies. Varbūt citiem tas interesē. Un varbūt citiem padaloties, viņi varbūt var iepirkt viņu. Un cenu paaugstināt. Varbūt nē. Jā, ok. Tas pagaidām arī viss. Tad jau vēl sazinās. Ko es tev spiedu?